Kā ierakstīt nezināmas piederības būvi zemes grāmatā? Ja uz jūsu zemes atrodas būve, nav svarīgi, vai tā ir dzīvojamā ēka vai nedzīvojamā ēka, nav zināms, kam tā pieder. To neviens neapsaimnieko un neizrāda interesi. Tā ir uzbūvēta līdz 93. gada 5. aprīlim. Tad to ir iespējams reģistrēt zemes grāmatā uz jūsu vārda. Turklāt nevienmēr būvē ir jāatrodas uz jūsu zemes. Pietiek, ja esat būves tiesiskais valdītājs. Esat to apsaimniekojis, lietojis un uzturējis kārtībā. Esat kadastra informācijas sistēmā reģistrēts kā tiesiskais valdītājs. Visbiežāk tās ir ēkas, kas palikušas pēc kolhozu likvidācijas, vai arī padomju laikā celtās palīga ēkas. Kas ir jādara, lai šādu būvi, kurai nav atsevišķas zemes grāmatas, kurai nav kadastra informācijas sistēmā informācijas par tiesisko valdītāju, reģistrētu zemes grāmatā? Jāpieprasīs ziņa no Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas, ka ēka pirms 93. gada 5. aprīļa nav reģistrēta uz citas personas vārda. Kopā ar nostiprinājumu lūgumu jāiesniedz zemes grāmatā notariāls apliecinājums, ka jums nav zināms par tiesvedībām vai strīdiem attiecībā uz šo būvi.